tas varbūt ir ne pa tēmu, bet es biju uz kaut kādu pasākumu, kas bija skuteļu šovs Dailē, un tur bija Arturs Kaimiņš, kurš bija ieradies ar suni, kurš tagad, es saprotu, ir miris, izsaka viņam līdzjūtību. Un tas suns uz skatuves sāka laizīt ģenitālijas. Arturs Kaimiņš pārtrauca savu apziņas plūsmu, ko viņš pauda skatītājiem, un viņš teica, vai jūs zināt, kāpēc viņš tā dara? Un atbildi ir, jo viņš var. Tas ir precīzi tāpat tās ar Latvijas politiķiem. Tā performance, ko mēs redzam, un arī birokrātija. Tāpēc, ka viņi tā var. Tāpēc, ka mēs saimnieciskajā sektorā un citi cilvēki, kas prot lasīt, rakstīt, rēķināt, mēs nespējam saorganizēties, lai viņus atturētu no šī te sviesta un darīt to lietu optimālāk. Root of all problems, man liekas, bija the lack of money vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir, kā cilvēkiem nepatīk. Viņi uzreiz saka, bet tur Dievs un spēku mīlestība. Visas problēmas, kas saka, atrisini naudas problēmas, un tad, ja tev paliek kaut kas pāri, nodarbojas to. Root of most suffering is lack of money. Root of all suffering is lack of money. Mr. Beans. Jā, Rovans Atkinsons, viņš ir bagāts čals. Īstenībā, ja tev ir ok, es iesākšu ar īsiem jautājumiem, lai tev vienkārši bišķiņ iesildītu. Jā, mierīgi. Ja? Tā, man tad pašam bišķi jāsakoncentrējās. Vai tu piekrīti, ka bez radikālas augstākās izglītības sistēmas reformas, slēdzot daļu augstskolu, Latvija ir nolemta palikt kā lētā darba spēka valsts? Risks tāds ir. Problēma ir tas, ka mums tik daudz ir bijis reformu, ka, man liekas, šis vārds pats par sevi jau ir bišķiņ visiem alerģijā. Viņš jau ir tā kā diskreditējis sevi. Bet kopumā šitie ir tādi vairāk, var droši atbildēt ar etīdi, bet vairāk viņi jā, nē. Jā. Okay. Jā. Ejam tālāk. Vai tu piekrīti apgalvojumam, kad vidusmēra Latvijas uzņēmējiem trūks globālo ambīciju? Jā. Okay, ļoti ātri atbilde. Vai demogrāfiskās krīzes apstākļos mērķtiecīga un masveidīga darba spēka ieviešana ir vienīgais reālais glābiņš Latvijas ekonomikai? Ieviešana. Jā un nē. Labi, es domāju, ka ne masveida, bet skaidrs, ka kaut kāda veidā imigrācija ir nepieciešama, vēlams viņu, mēģināt regulēt un panākt kaut kādu kvalitāti. Jā, var sakot, es esmu novērojis, ka pēdējā laikā pie visām populārām kafejnīcām staigā gruzdiņi, kas kamēr tu esi kafejnīcā, viņi iztīra tavu mašīnu, tā kā tas arī droši vien nav, kaut kādā mirklī vairs nav patīkami. Tā, ejam tālāk. Vai tavuprāt Latvijas valsts pārvalde pēdējo 10 gadu laikā ir kļuvusi par lielāko bremzi valsts ekonomiskai izaugsmai? Es domāju, ka diezgan droši, jā. Ok, labi, ejam tālāk. Vai mūsu politiskā elite domā vairāk par sevi nekā par valsts nākotni? Redzi, jautājums ir uzdots par Latvijas politisko elitu, bet es domāju, ka man ātri labākie skolotāji, kas mācīja, viņi teica, ka politikā vispār politiķiem ir jādomā pirmkārt un galvenokārt par sevi. Tad, ja viņš ir pietiekami ilgi domājis par sevi, viņam ir laiks padomāt par saviem tuvākajiem, par savu apkārtni. Un tad, ja viņš ir pietiekami ilgi darījis šīs abas lietas, tad iespējams, ka viņš nonāks līdz tam, ka viņš varēs padomāt par tautu. Un līdz ar to es negribētu teikt, ka tas ir tikai, es gribu teikt, ka Latvijas politika tādā ziņā viņa ir godīga. Viņa atspoguļo tos, kādi cilvēki mēs esam un kur mēs esam un kādas ir tās iespējas un vispārējais. Vidējo cilvēku kapitālu Latvijā. Jā. Tas ir, kā saka, var pavadīt daudz laiks izstāstoties, daudz par to relatīvi domājis, bet to es negribētu teikt, ka tas ir, tā kā var to nofokusēt un teikt, ka tā ir tikai Latvijas problēma. Bet Latvijā nedaudz vairāk nekā Lietuvā, Igaunijā. Redzi, es teikšu, ka tā problēma ir nevis politiķos, bet akals pirmkārt saimnieciskajā elitē, vai, teiksim,
tajā elites, vispār valsts elites daļā, kura nav it kā tiešā veidā politikā. Un arī tautā, kura, kā saka, vēro šīs te dubļu cīņas kaut kādā tur, kā saka, arēnā, ja? Bet tie, kuri var ietekmēt, vienkārši kas ir Lietuvā un Igaunijā, ir tas, ka tur tā elite nepieļauj, ka politiķi neizvirza tādus cilvēkus un nepieļauj tādu uzvedību no politiķiem. Kad ir vēl... Tā kā politiķi dara to, tas tāpat kā Putins. Viņš dara to, kur viņi neaptur. Ko viņš var darīt? Ko pieļauj? Savā laikā, tā teikt, es nezinu, tas varbūt ir ne pa tēmu, bet es biju uz kaut kādu pasākumu, kas bija skuteļu šovs, laikam, Dailē, un tur bija Arturs Kaimiņš, kurš bija ieradies ar suni, kurš tagad, es saprotu, ir miris, izsaka viņam līdzjūtību. Un tas suns uz skatuves sāka laizīt ģenitālijas. Arturs Kaimiņš pārtrauca savu, kā saka, to apziņas plūsmu, ko viņš pauda skatītājiem. Un viņš teica, vai jūs zināt, kāpēc viņš tā dara? Un atbildi ir, jo viņš var. Un es gribu teikt, ka tas ir precīzi tāpat tās ar Latvijas politiķiem. Tā performance, ko mēs redzam, ir tas, ka, un arī birokrātija, tāpēc, ka viņi tā var. Tāpēc, ka mēs saimnieciskajā sektorā un citi cilvēki, kas prot lasīt, rakstīt, rēķināt, mēs nespējam saorganizēties, lai viņus atturētu no šī te sviesta un darīt to lietu optimālāk. Kas tas būtu tie mehānismi, kā viņus kontrolēt, vai viņi jau uzskata, ka viņi ir augstākā vara? Ja tev nāk pretī cilvēks un uzskata, ka viņš ir dievs, tu tā uzreiz arī sāc viņu pielūgt? It kā nē, bet tā tiesiskā... Tam, ko viņi uzskata, tā ir viņu, kas saka, problēma, ko viņi uzskata. Jautājums ir, ar ko viņi, what they get away with, kas saka, ja? Ko viņi var atļauties. Labi, mums vispār šitie neatbildes, bet labi, ejam tālāk. Vai Latvijā politiskajā vidē valda viduvējība? Jā, bet es gribu teikt, ka lielākoties pasaulē politikā valda viduvējības, atskaitot atsevišķus brīžus, kad ir problēmas samilzušas un kad ar to parasto modus operandi nevar šīs lietas izmainīt. Un tad, ierodās citi spēki, izlaužās skatuves un izdara kaut kādas tās izmaiņas, kuras ir sabriedušas, pārauj tos aizspraustus, ja, un tad netīrums traumē visu, ko noskalo, un tad pēc tam izveidojas jauna kārtība, kur galā ir garlaicīga un kurā salasās viduvējības. Es gribu teikt, nevajag politiku izdalīt no šī pasākuma. Kas notiek uzņēmumā? Tad, kad ir jāsāk jauna darbība, ir uzņēmējs un ir jauns virziens, ja, kurš attīstās. Tad tajā jaunajā virzienā nāk izcils personības, vai izrādās, ka tur ir iekšā personības, kuras parāda, ka viņas ir izcils. No sākuma viņi var šķist ļoti ierīns, tā kā Bezos, teiksim, pirms gadiem 20 vai kaut kā tam līdzīgs. Tāds ierīns čals, teiksim, ja, principā tur salīdzinoši. Tādu Ņujorkā tur izēj uz ielas, tev tur nāk pretī 1000 vai 10 000 tādu kadru, ja, ar apmēram to pašu CV un vispārējo. Ja. Bet tad, kā saka, apstākļi un izaicinājumi tevi veido tādā veidā, ka izrādās, ka tur tevi, ka skulptūras nokaļ nost visu lieko, tad iekšā ir tas Dāvids vai kaut kas tāds. Ja? Un tur ir vajadzīga šī personība. Kad tu uzbūvē veiksmīgu uzņēmumu, tev parādās klāt vairāk un vairāk cilvēku un tā tālāk. Un eventuāli, kā saka Warrens Buffets, tad, kā saka, ir jāpērk tie uzņēmumi, kurus var vadīt pat idioti, jo agrāk vai vēl viņi vadīs idiotus. Bet tas arī ir jebkurās lielās struktūrās. Galā cilvēki, krieviem ir tāds labs teiciens, ka tas, kurš ir radīts rāpot, nespēja lidot. Bet viņš var uzrāpot tik augstu, ka var pārtraukt jebkuru lidojumu. Labi, tas ir, man liekas, šī brīža valsts pārvalde. Jā, gan korporatīvajā, gan mūsu, kā saka, valsts līmenī, tas ir tas, kas notiek. Šis ir ļoti precīzs apgalvojums. Augšā salsās tie, kur nevar darīt savādāk. Labi, ejam tālāk. Vai tu uzskati, ka valsts parāds šobrīd tiek audzēts bezatbildīgi un nākamajām paudzēm par to nāksies maksāt ar zemāku dzīves līmeni? Principā jā, bet es gribētu teikt to, ka viņš netiek audzēts atbildīgi. Respektīvi, notiek zināma vieglākā ceļa izvēle un meklējuma.
un kā palielināt valsts izdevumus, nepieciešams izdevums militārajā, teiksim, aizsardzības jomā tikai uz parāda rēķina, un tātad uz nākotnes nodokļu maksātāju un arī nākotnes paudžu rēķinu zināmā mērā, nemēģinot optimizēt pašreizējo valsts pašvaldību un valsts pārvaldu un vispār visu sabiedrības operēšanu nav atbildīgi. Teiksim. Jā, tas ir bezatbildīgi. Bet vienlaikus tas nenozīmē, ka nevajag aizņemties. Nu, tā kā, jā, kad aizņemties vajag, lai ieguldītu, bet nevis, lai iztērētu. Cerams, jā. Cerams, tik daudz. Okay. Ejam tālāk. Vai valsts prezidents Edgars Rinkēvičs savā retorikā un darbos līdz šim ir bijis vairāk Instagram prezidents nekā reāls nacionālās ekonomikas virzītājs? Es domāju, ka viņš arī tādā ziņā ir godīgs. Viņš atspoguļo, kā saka, savu ceļu Latvijas politikā. Un to, kā politiskā elite ir izlēmusi. Un politiskā elite, principā, pēc tam, kad valsts prezidents bija Andris Bērziņš, kurš it kā bija savējais politiķis, kā saka, cilvēks ar pietiekami, tā teikt, no padomju laikiem jau tā teikt, ilglaicīgas Latvijas elites, tāds pietiekami spilgts darbonis, bet kurš saimnieciski paralēli bija kļuvis tik turīgs, ka viņš principā bija pārāk neatkarīgs. Neietekmējams, jā. Pārāk maz ietekmējams, teiksim tā. Un tajā brīdī es domāju, ka politiķi pilnīgi un galīgi pieņēma lēmumu, ka šitajā spēlītē mums kaut kādi zēni no malas nav nepieciešami. Zatleri, kas norauj visiem. Jā, un respektīvi tie, kuri nav iekšā un kuri nav nabagi, kuriem nav nabagi tādā izpratnē, ka viņiem nav faktiski citas alternatīvas, kuriem tas darbs, tie ienākumi, tas dzīvesveids, tas viss ir vajadzīgs, un kuri ir gatavi piedalīties tajā spēlē savā lomā un to lomu spēlēt no pārējā politikas, kas saka, establishmenta viedokļa atbildīgi. Un līdz ar to es domāju, ka tādā ziņā Rinkēvičs kungs ir ilgu laiku politikā, ilgu laiku šajā te valsts aparātā un apritē, un viņš perfekti pilda šo lomu. Un šīs lomas ietvaros viņš skaidri redz, kas notika ar to pašu Bērziņu, Vējoni, Levitu. Viņš grib būt 2 termiņu prezidents. Un viņš saprot, ka 2 termiņu prezidentam viņš ir gatavs izpildīt to pirmo daļu un zina, kā to izpildīt. Šī pirmā daļa ir tātad, ko es tikko teicu, ja, ka viņam ir jāspēlē tā politiskajā spēlē un ir jāvāc koalīcija tai vai citādā veidā savām nākamām vēlēšanām un jābūt ne tādā pozīcijā, ka viņu var nepārvēlēt no politiskā establishmenta viedokļa vai mazināt to varbūtību. Bet no otras puses viņam ir jābūt populāram, jo Levitu, teiksim, kā saka, Twitterī vai kā viņi tur X-ā vai vēl kaut kā un sabiedriskajos medijos izdevās kampaņa, kas bija vērsta pret Levitu. Viņa bija vērsta pret jauno vienotību un tā, kā saka, to mērķu tur bija vairāk. Jā, faktiski lielā mērā tas saistās ar tiem, kas bija politikā līdz 2008. un 2009. gadam, bet Levitu viņam izdevās nosist. Tādā ziņā, kā saka, padarīt viņu par 1 termiņa prezidentu. Levits pats nesaprata to spēli tā, kā viņš saprot Rinkēvičs, un pieļāva zināmā mērā to arī. Viņš varēja rīkoties savādāk. Rinkēvičs grib nodrošināt to, lai tauta ir par Rinkēviču otrajā reizē, tad viņš centīsies nodrošināt, ka politiķi ir par. Jā, tad var sakot, primāri ir savā karjeri, jā, tad sanāk vairāk nekā valsts interesi. Es saku vēlreiz. Šo var klausīties dažādi cilvēki un izdarīt dažādas secinājumus. Politikā, ja tu domā, ja tu kā jauns spēlētājs iesaisties politikā un uzreiz nosacīt domā par tautu, tad pēdiņās, ja? Tad visticamākais tavs mūžs politikā ir ļoti īss. Un mēs varam te runāt stundām par piemēriem Latvijas politikā. Roberts Ķīlis, piemēram. Ja? Roberts Ķīlis, kā saka, cilvēks, kas ienāca kopā, es tagad aizmirsu, kurš bija ārsts, kurš sāk apkarot šīs te aplaukšana lieknes un nozare faktiski visa vērsās pret viņu, un tas beidzās traģiski viņam faktiski, viņš, gal galā arī dzīvību zaudēja, un tur ir daudz dažādu piemēru.
pa priekšu, tev ir jādomā par sevi un savu ilgtermiņa izdzīvošanu. Tur palīdz spēlēšana, piespēlēšana, neizcelšanās nevajadzīga un tā ļoti piesardzīga. Ja? Un tad, ja tu būsi tur ilgdzīvotājs, tad padomās par savu, par savu komandu, par saviem tuvākajiem, par iekšpolitikas, ārpolitikas, par atbalstītājiem, par vispārējo. Un tad, ja tev ir viss tas, tad iespējams, ka tu nonāks tādā pozīcijā, kur tu varēsi sākt domāt par tautu. Un uz to brīdi tu arī sapratīsi, ka tauta tev paldies nekad nepateiks. Tauta tev paldies nekad nepateiks. Nepateicība ir pasaules alga. Tas, ko tautai patiesībā vajag, viņa negrib to, jo viņa nesaprot, ka viņai to vajag. Jo līdz ar to katram, kurš grib meklēt apmierinājumu dzīvē caur riešanu politiku, jābūt, uzmanīgam par to, ko viņš vēlās. Jā, tas ir tāds suicidal nedaudz. Jā. Latviski sakot. Labi, man patīk, kā mums iet ar jā-nē jautājumiem. Vēl divi jautājumi. Tā. Vai atklāti sakot, Latvijas valsts pārvaldes sistēma ir tik ļoti degradējusies, ka vienīgais reālais risinājums būtu pilnīgi tās likvidācija un veidošana no jauna? Es ceru, ka nē. Es nedomāju, ka tas ir labs risinājums pašreizajā brīdī, jo tas tikai faktiski pilnībā varbūt demoralizētu pilnībā. Bet skaidrs, ka mainīt tā, kā viņi ir grūti. Tas prasa enerģiju, kuru labāk droši vien būtu izlietot savādāk, bet kā tu vizualizē pilnīgu šāda transformācijas ir iespējama tikai tādos revolucionāros momentos, kā mēs piedzīvojam 91. gadā, un arī tā mēs redzam, cik daudz cilvēku, kas ļoti labi sēdēja līdz 90. gadam, dīvainā kārtā īstu laiku pēc tam atkal sēž šajā sistēmā ļoti labi. Ja? Tā kā, jo nav jau to cilvēku. Restīgi, kā saka, šī te Latvijas, es nezinu, varbūt mēs parunāsim vēlāk, ja? Ka tā problēma jau ir kāda. Lietuva un Igaunija padomu okupācijas rezultātā dabūja sitienu pa galvu. Latvijai nocirta galvu kopā ar pleciem. Un tālāk, kas notika pēc 90. gada? Es, piemēram, zinu čekistus, kas aizbēga latviešus, kas aizbēga no Latvijas, dzīvoja Baltkrievijā gadiem, jo viņi sagaidīja, ka neatkarīgā Latvija izdarīs Latvijā to pašu, ko viņi izdarīja pēc 40. un 44. 5. gada. Ja? Un tad padzīvojas Baltkrievijā. Es gribu teikt to, visi komunisti, čekisti un iepriekšējās birokrātijas pārstāvi ir šeit kopā ar mums, ja nav šobrīd, kas saka, jau sasnieguši cienījumu vecumu un atstājuši mūs šādā izpratnē. Un līdz ar to mums turpinās padomju un teiksim, droši vien tradīcija, kas pat par sevi ir veidojusies lielākā mērā un saistīta ar vācu birokrātisko tradīciju. Un tā pa virsu ir saklājusies ar šiem cilvēkiem. Viņi tagad ir apmācīti Eiropas Briseles. Restīvi, Maskavas CK ir nomainījis Briseles CK. CK centrālā komiteja jauniešiem, kas nezin, kas tas ir. Labi, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Un vēl viens īsais pavisam jautājums. Vai visi Latvijas nodokļu maksātāji šobrīd tiek maldināti un ir tikai laika jautājums, kad valsts sociālais budžets un pensiju sistēmā pilnībā bankrotēs? Pilnībā bankrotēs un tie visi tādi uzlādēti termini. Jā. Tas ir, lai iesildītu vienkārši tevi. Ir skaidrs, ka šīs tekošās demografiskās problēmas, par kurām es jau runāju ļoti sen, personīgi, un tā teikt, viņas jau arī dienas kārtībā, un laik pa laikam kāds kaut ko runāja. Viņas ir ļoti sen, un skaidrs, ka tā bilde neiet kopā. Līdz ar to, es domāju, es esmu mēģinājis runāt galvenokārt domājot par manu kohortu, par cilvēkiem, kas ir plus mīnus mana vecuma, kas ir iznesuši uz sevi un guvuši lielākos labumus, teiksim, vairāk vai mazāk pēdējos šajos te kopš neatkarības atjaunošanas. Un maksājuši, tā teikt, par esošajiem pensionāriem, kuru pensiju naudas nebija sakrātas un bija izļakarētas un zaudētas Padomju Savienībā, laižot cilvēkus kosmosā un karojot Afganistānā un tā tālāk un atbalstot pusi pasaulē. Un tā problēma ir tāda, ka mums tas pensijas vecums ir mērķis, kas visu laiku attālinās no mums un visticamākais attālināsies vēl, teiksim,
Es domāju, ka šobrīd es piemēram, nerēķinātos, ka man ir iespēja pensionēties, ja tas būtu kaut kas tāds, uz ko es parasti skatos, 65 gadu vecumā vai kā savādāk. Skaidrs, ka tas pieaugums tā vai citādā veidā notiks. Protams, ka tautas veselības situācija un daudz citu jautājumi, bet tā kā tur ir milzīgas problēmas. Bet runā par to, ka nosaukt to uzreiz par bankrotu, es domāju, tas ir pārspīlēti. Ir skaidrs, ka tur ir izaicinājumi, un vienkārši ir skaidrs, kas būs jādara. Un tāpat kā, ja valsts šodien aizņems, tad nākotnē mums būs jāmaksā lielāka nodokļi visiem, bet pirmkārt uzņēmējiem un galvenokārt uzņēmējiem. Tāpat arī, protams, ka ja mēs sagaidām, ka sistēma nebankrotojas, viņas bankrots netiks pieļauts, tas atkal nozīmēs paaugstinātas nodokļus vai vēlāku pensionēšanos vai mazākas pensijas visiem. Ja tu būtu ātrie jautājumi beigušies, Tom, ja tev ceļi jau ir noguruši, tad tu vari mūs pamest. Vārds sakot, ja tu būtu finanšu ministrs, tu aizņemtos 2 miljardus gadā, vai tu tomēr censtos to budžetu kaut kā sabalansēt? Tagad būs, es vēl piebildu, tagad, cik es saprotu, būs atsevišķi 6 miljardi aizsardzībai. To tā kā mēs paņemam atsevišķi aizsardzību, pašu budžetu bez aizsardzības. Es domāju, ka saka, finanses ministrs ir sakarīgs, inteliģents cilvēks, principā pieredzējis pietiekami un pat ar pieredzi uzņēmējdarbībā. Un, manuprāt, viņš dara to, ka viņš neredz citu risinājumu. Jo ir skaidrs, ka to naudu tīri paņemt no tēriņu samazinājuma nevar. Kas ir mans uzskats, ir vienkārši, ka būtu jāpaņem tos kaut kādus 500 vai, teiksim, jāmēģina paņemt 800 miljoni, jāatrod izdevumu samazinājumos vai kaut kādā procesa optimizācijā. Un tad jāizņemās, teiksim, attiecīgi, nezinu, pusotras. Vai vēl mazāk, jo tad attiecīgi arī nākotnē vajadzētu mazāk salīdzinoši naudas. Mēģināt tā kā patstāvīgi visu laiku optimizēt, skatīties visu laiku. Mums kā uzņēmējiem tas ir saprotams. Jā, mums tas ir saprotams. Tu nevari visu laiku tikai doties uz banku principā un teikt, man te ir uzņēmums principā nestrādā sevišķi efektīvi, ja? Un strādā sliktāk nekā uzņēmumi tajā pašā nozarē mums te blakus, ja? Bet es negribu samazināt izdevumus, tāpēc, ka man nepatīk tas. Maniem darbiniekiem tas nepatiks. Jā, maniem darbiniekiem tas nepatiks, un tāpēc es domāju, ka vajadzētu aizņemties. Un banka saka, kā tu atdos, es nezinu, pēc tam būs jauna vadība uzņēmumā, viņi lai domā. Jā. Pēc 4 gadiem. Jā, tas ir tas modus operandi. Nav ilgtermiņa domāšanas. Latvijā trūkst ilgtermiņa domāšanas tieši šī elites milzīgā zaudējuma nomaiņas rezultātā ar mazāk kvalitatīvu eliti. Tāpēc arī mēs, kā saka, grupa uzņēmēju, uz to reaģējām saistībā arī ar šīm uzņēmēju organizācijām, izveidot domnīcu, jo Latvijas valstī nav nevienas institūcijas, kur vispār domātu mazliet uz priekšu. Un, kā saka, Latvijas ekonomikas institūts faktiski privāts pasākums. Nepārāk, teiksim, kā saka, nepārāk lielu reālās darbības potenciālu. Ja? Vienīgā vieta, kur ir cilvēki, kas varētu kaut ko domāt darīt, ir Latvijas bankā, bet tur atkal ir cits politisko attiecību virpuls, jo viņi nevar, protams, teikt neko tādu, kas nepatīk tekošajai politiskajai situācijai. Un tas nav iespējams. Ja tu domā par ilgtermiņu, tev ir jābūt gatavam ieraudzīt un nosaukt vārdā lietas, kuras tev šobrīd nepatīk un nav izdevīgas, tāpēc, ka tu gribi mainīt status quo. Jā, tās drosmes kaut kā nav redzama un nav redzamas arī kaut kāds tas intelekts. Bet labi, tas ir atkāpe. Labi, tātad sākam ar pirmo jautājumu. Kas mums vispār pa viesi šodien ir? Tātad viesis mums ir Ģirds Rungainis, kas ir visu Latvijas pazīstams uzņēmējs ar ļoti lielu uzņēmējdarbības pieredzi. Ļoti liela, ne ļoti liela, Zinām uzņēmējdarbības pieredzi, jā. Man starp citu ļoti patīk, kā tu salīdzināji Latvijas valsti, ka mēs esam tā kā liela, smaga mašīna ar ļoti mazu motoru. Tas, man liekas, tāds izcils salīdzinājums. Tad, tā kā mūsu podkāsts saucās Virziens, tad varbūt tu vari pastāstīt, kur mēs vispār kā valsts dodamies, kā mēs tur nonācām un kur tad mums vispār vajadzētu doties. Jo tu droši vien daudz par to esi domājis, daudz lasījis, un jūs arī, kā tu minēji, domnīcā par to domājam. Varbūt sākam ar to, kas ir esošais virziens, kur mēs vispār dodamies. Es domāju, ka mums nav tāda apzināta virziena, kurā mēs dodamies.
Un tā ir daļa no problēmas. Tāpēc es arī nolēmu taisīt šo podkāstu. Man arī likās, ka mums nav virziena, kurā mēs dodamies. Nē, mums nav virziena, kurā mēs dodamies, manuprāt, jo, respektīvi, mēs pēc inerces kustamies kopā ar kaimiņiem kaut kādā tur esošajā situācijā. Respektīvi, tāda, to angliski sauc situational, teiksim tā, kas saka, situācijā un kaut kādos īstermiņa kairinājumos saistīts un, varētu apgalvot, ka par cik mēs esam dažādos veidos saistīti ar mūsu Eiropas Savienības dalību valstīm un Briseles šo te birokrātiju, tad viss tas process uzliek mums zināmas prasības un virza mūs zināmā virzienā. Kaut kādā virzienā, teiksim. Un tad mēs attiecīgi vairāk vai mazākā sabiedrība un kā valsts mūsu sabiedrības, kas ir pašpārvalde, kas ir valsts, tā kā seko šim virzienam. Bet tas ir virziens, kurš nav dziļi apzināts un mērķtiecīgi izprast un nerada mērķtiecīgu darbību šeit, Latvijā. Respektīvi, mēs virzamies, tāpēc, ka tur ir kaut kādi burkāni un kaut kādas pātagas no Eiropas, un mēs tā kā tāds ezelīts, tas burkāns mums ir piekarināts pie deguna un kaut kāda, kas saka, mūs pa laikam baro un tā, un mēs tā virzienā kaut kā rosamies, un tā kaut kāda organisma procesa mums iekšānē te notiek. Ja? Vēders kurkst un kājas kustās, kaut kā tā. Apzinātas mērķtiecīgas virzības nav. Katrā ziņā daudz mazāk nekā Igaunijai un Lietuvai. Tev, man liekas, arī bija ļoti labi, vienreiz privātā sarunā mēs runājam, ka tev arī bija ļoti labs formulējums, kā mēs tur nonācām. Kā mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam. Tās viss milzīgas tēmas uz pirkstiem var ātri un efektīvi izskaidrot, bet tas viss, kā visi modeļi, ir neprecīzi un, teiksim, tādi ļoti rupji triepieni. Es jau ieskicēju. Problēma ir, kas saka, elites kvalitātes zaudējums. Mēs iekļāvāmies, kas saka, un vispārējos Eiropas procesos, tur, sākot no plus mīnus droši vien 1000. gada. Un šo procesu ietvaros, tā kā tas bija pieņemts tajos laikos, ja vietējā elite nesaprata, kas ir jādara, kas bija, jāpievēršās kristīgai ticībai, ko es tā puspa jokam mēdz saukt, ka bija parādījusies jauna aplikācija, un visi pārgājuši šo jauno aplikāciju. Un principā tie, kas nepārgāja, tad agri vai vēl tā bija kļūst par vadošo operātoru sistēmu, un tos, kas negribēja, pie viņiem ieradās un viņi ievies piespiedu kārtā vienkārši to operātoru sistēmu. Un Skandināvi, piemēram, ātri saprata, ka viņiem negribējās tāpatās atteikties no savas Valhallas un no vispārējā, bet viņi sāk būvēt kaut kādas koku baznīcas, pielūgt tos pa kluso, viņi vienkārši saprata, ka status quo ir mainījies. Tev ir, principā, jāievieš tā jauna operētāja sistēma, pa klusam tu vari turpināt, svinēt salgriežus un tur vēl kaut ko inkorporēt daļu no vecajiem dieviem jaunajā sistēmā un tā. Latvija to netika galā, un tāpēc Latvijā ieradās vāci, kuri kļuva par mūsu elitu. Un kļuva galā par mūsu vācu baltu elitu. Un pateicoties šai elitei, mums pārvalda šeit, konkrēti Latvijā. Un kāpēc viņi ieradās Latvijā? Tāpēc, ka Latvijā bija Daugava. Jo Romas impērija bija apkārt Vidusjūrai. Tāpēc, ka aizvest kaut ko, piemēram, no Ziemeļa Āfrikas līdz piekrastē pie Romas, maksā tikpat, cik pēc tam viņu uzgādāt augšā uz Romu, kas ir maziņš gabaliņš, ja? Salīdzinoši. Un visa pārvietošanās gadu tūkstošiem faktiski, kas tev bija ceļi sabūvēti, ja? Takas labākajā gadījumā kaut kādas, ja? Principā mešs. Un pārvietošanās, būtiski, pat ar visām krācēm bija izstrādāts metodas, kā viņi tur rulēt tos kuģus apkārt un tā tālāk. Tā bija transporta artērija. Tāpēc mums saskarsme ar civilizācijām un civilizāciju konfliktiem vienmēr ir bijusi lielāka nekā Igaunijā un Lietuvā. Bet mēs ieguvām kvalitatīvu eliti, un viņi šeit mums caur to nodrošināja, ka šos gandrīz 1000 gadus mēs kopumā šeit dzīvojam labāk. Tie cilvēki, kas tagad ir, no kuriem ir izveidojušies latvieši, tās ciltas, ja? Pašreizējās Latvijas teritorijā, plus mīnus un varbūt mazliet vairāk.
saka, tāpēc, ka mēs to savu vaska ritulīti un linu auklu un graudus kaut kādus un vispārējiem varējām piegādāt Rīgas kungiem, kuri savukārt bija Rīgā, tāpēc, ka bija Hanzas Savienība, kas bija viduslaika internetu pieslēguma punkts, kas atkal bija reti kur, un, teiksim, tas bija milzīgs civilizācijas izrāviens faktiski, ko mums nodrošināja. Un viņi mums ārpakalpojumā sniedza marketinga un finansu un investīciju pakalpojumus. Viņi iekrāva kuģos akmeņus, atbrauca līdz Rīgai, izkrāva un ir uzbūvējuši dambjus visus iespējamos Rīgas pilsētā. Pēc tam viņam bija sudrabs, bet sudrabs, protams, nebija tik daudz. Un iekrāva no Krievijas salītas ādas, piemēram, jo tikmēr, kamēr bija, sākās Vilnas laikmets, Eiropa visa sala un ģerbās ādās. Katrs, kurš daudz maz varēja atļauties, atkarībā no tā, kurš bija cik bagāts, teiksim, bija ādu gradāti, no cik dārgiem dzīvniekiem viņi bija nākusi. Ja? Un līdz ar to šī elite nodrošināja visu to attīstību. Tālāk. Viņi arī noturēja tam, ka mēs principā netikām asimilēti ātrāk. Kad sākās Krievijas impērijas šis te nemierīgais ekspansijas, Maskavijas, teiksim, tāds ekspansijas periods apmēram pēdējos 500 gadus. Ja? Problēma ir tā, ka, teiksim, 30 un 40 gadus mēs zaudējām apmēram 500-600 tūkstoši cilvēku, kas ietver visus vācu baltus, faktiski. Visi ebrejs, kas šeit bija ieradušies, teiksim, un lielā mērā bija palīdzējuši tam ekonomiskajam brīnumam, ko mēs vēl projām atceramies un redzam šobrīd katru dienu mums acu priekšā, un tad mums tas darbojas tā kā, nezinu, kur tam Vonegūtam. Ja? Mēs redzam, cik mēs esam bagāti, mums šķiet, ka mēs esam tik gudri. Ja? To visu uzbūvēja, kas saka, pa Krievijas impērijas un lielā mērā, kas saka, daudz iesaistīti ebreju uzņēmēji un Krievijas impērijas finansēts, tad šis te brīnums 1870 līdz 1913. 14, teiksim, līdz Pirmā pasaules kara sākumam. Tas ir fantastisks attīstības periods. Ja tajā laikā būtu publicēts žurnāls, kur būtu teikuši, kur ir pasaules tās vietas, kur jādodas, kur notiek attīstība, Rīga būtu bijusi viena no tām pirmām 10 vietām, varbūt pirmām 5 vietām. Es varu ļoti daudz par to runāt. Bet tad mēs to zaudējām. Mēs zaudējām uzņēmējus, un mums daļai tāpēc, ka mums bija tā saucamais Kurzemes katls vai Kurzemes cietoksnis, jo Padomju Savienībai bija svarīgi, kam padosies Hitlers un cik tālu viņi aizies. Viņi negribēja šķiest spēkus, lai atspiestu un izdarītu, jo tas viņiem maksātu zināmu skaitu cilvēku un laiku. Un tāpēc mēs zinām, ka Kurzemes katls padevās dienu pēc tam, kad bija notikusi Hitlera padošanās, teiksim, Vācijas padošanās Berlīnē. Un caur to mums cilvēki lēnā garā varēja braukt prom, kas Lietuvā un Igaunijā nevarēja braukt prom. Lietuvā un Igaunija izgāja cauri, tur nebija, teiksim, šādas situācijas. Un tādēļ mums pēc kara, faktiski sākot no 44-45. gada, mums ieradās Staļina latvieši, kas ir arī sliktāk nekā Lietuvai un Igaunijai. Mums bija vairāk latviešu, kas piedalījās šajos revolucionārajos procesos. Liela daļa no viņiem tika izkauta, bet viņiem palika bērni un radi un vēl kaut kas, un kuri tika, teiksim, tādi smadzenes pilnībā izskalots, mankurtizēts, vēl kaut kas, pelšveidīgie, kas atbrauc šeit un mēģināja aizliet jāņus un vispārējie. Tādu procesu un Lietuvā un Igaunijā nebija. Bet vienkārši, un kolonisti, okupācijas karaspēku pārstāvi un tā tālāk. Gan iz miljonus cilvēku. Restīvi, mums 500-600 tūkstoši kvalitatīvu cilvēku, kas bija labākie cilvēki šeit, principā. Viņi aizdodās prom, un viņus nomaina 20-30 gadu laikā ar miljonu cilvēku, kuri nav nekad dzīvojuši šajā vietā, kuri nesaprot, kā te ir jādomā, kā te viss darbojās un tā tālāk, kuri nav pieraduši, kuriem nav bijuši vācu darba audzinātāji 7 gadsimtus vai tam līdzīgi, kas ir izaudzinājuši šo te, kas saka, mežonīgo tautu, teiksim, par cienījamiem eiropiešiem, kas pat kādreiz tika saukt par čakliem un tā tālāk. Un te mēs esam. Un kas ir noticis pēc tam, kā saka, beidzot ap 90. gadu ir izaudzēti pirmie padomju latvieši pilnesenīgie. Pirmās, teiksim, paudzes, tie, kas ir dzimuši pēc kara, faktiski nav redzējuši neko citu, kuri beidzot ir pilnībā gatavi absolūti konformistiski,
gatavi kompromitēt par ko, nekam neticoši, jo viņi veidojās periodā, kad jau visiem ir skaidrs, tā skaitā arī Krievijā un pat vispārliecinātākajiem komunistiem, ka komunisms nestrādā. Ka tā ir fikcija un cilvēki tā kā vienkārši gaida, ka tas sabruks. Un kas arī tālāk, 90. gados notiek pašā Krievijā, ka šie procesi tiek iniciēti Krievijā, jo cilvēki vienkārši tur saprot, ka tas ir beidzies, viņi grib sagrābt īpašumu. Un faktiski, komunistiskā elite grib sakārtot to sev. Un tāpēc perifērija traucē, perifērija jāgrūž prom. Un šajā perifērijā mēs beidzot atgūstam neatkarību, bet visas šīs lietas šeit dara padomju elite. Un padomju elite, postpadomju Latvijas LPSR, kā saka, post-LPSR elite sastāv no divām daļām. Viena ir zolētāji, un otra ir koristi. Un, attiecīgi zolētāji veido tie, kuri faktiski skatās uz valsti kā zāģējumu objektu. Starp citu, tas, kas ir noticis, ir tas, ko ir izmainījis šis te padomju laiks. Viņš ir grāvis to kristietības pamatu un galvenokārt daudzos aspektos, bet galvenokārt vienā bauslī, kas ir tev nebūs zakt. Jo viņi to no tāda absolūta baušļa ir padarījusi par relatīvu. Restīvi, tev nebūs zakt, ja tu zodz no tuvākajiem, kuri to ātri sapratīs un tā tālāk, tas nav labi. Tev nebūs zakt, ja tev noķers, ja tev var noķert. Un, ja tu zodz no sabiedrības kopējas, no valsts, tev ir jāzog. Jo tikai idioti nezod no valsts, jo valsts tā ir kopmanta, principā tā ir tātad nevienam nepiedroša manta, kā padomu šī paradigma bija izveidojusies, un tad tu vienkārši, tu kā privāts saimnieks, protams, apsaimniekos šo te bezsaimnieku mantu labāk, tāpēc tavs pienākums ir iet un nozagt kaut ko sabiedrībai. Izkārkot kaut kādu naudu ārā, jo tajā brīdī tu to naudu pasargā no bezjēdzīgās, muļķīgās saimnieka, kāda ir sabiedrība un valsts. Līdz ar to korupcija, kas saka, tas, tā teikt, katrs lielākā daļa latviešu vai postpadomu cilvēku ir bijuši tāds arī aptaujas, kas saka, vai tu ņemt kukuļus, ja tu zinātu, ka tas netiek atklāts. Lielais vairums saka, jā. 90%. Jā, un tā projām. Tā ir elites, kas saka, problēma, un tālāk jautājums, mēs iestājāmies šajā pasaulē. Tad iestājas tas ļoti ātri. Igauniem ir Somija un civilizācijas dialogs ar Somiem. Viņi skatās Somu televīziju, viņi mācās kapitālismu. Rēderējs, Dallas un tā tālāk, viņi ir sagatavojušies kapitālismam daudz vairāk, un viņiem nav bijis, teiksim, šis elites zaudējums. Igauņi arī komunisti ir daudz labāk un Igaunija daudz labākā stāvoklī. Un tā tālāk, un viņiem ir Somu piemērs, viņi dara visu, mēģina darīt kā Somijā. Uz viņiem skatās, viņi ir ilgstoši, nožēlojuši un domājuši par to, reflektējuši. Lešiem šī pats situācija ir ar poļiem. Un arī šobrīd mēs redzam ekonomikas izaugsmu pēdējos 10-12 gados. Tev ir biznesa Polijā. Ja? Tātad Polijas izaugsmu, es neatceros, 10 vai 11 gadu laikā 38% ekonomikas pieaugums, Lietuvā 36%. Saties lietuvieši, viņi saka, nē, mums ar Poliju nekas nav. Bet poļi ir izbūvējuši fantastiskus ceļus. Tātad mums šobrīd kādreizējās vācu autobāņu kvalitātes ceļi ir līdz Lietuvas robežai, un Lietuva ir mēģinājusi turēt līdzi. Lietuva visādos veidos traucēja, mēģinājums mums transformēt mūsu tranzītu sistēmu kaut kādā veidā uz civilizētāku, mazāk saistītu ar Krieviju un tam līdzīgi, bet ir izdarījuši visu iespējamo, lai paņemtu šo un tā. Līdz to mēs esam pa vidu. Vācieši vairs nav, uz ko skatīties, uz ko mēs esam gadsimtiem līdzinājušies, no kā mācīties un kas mums pieslēdz pasaulē un tirgoja pasaulē un piegādāja finanses un vispārējo. No Krieviem neko izmācīties nevar. Tur ir boļševiki, neoboļševiki, čekisti. Tev ir jāturpina strādāt, dzīvot ārpus Krievijas un strādāt kā Krievijas satelītam, vedot uz un no Krievijas zemes pievienotas vērtības preces, teiksim, un ņemot tikai par šo te pakalpojumu, apkalpojot naudas atmazgāšanu, korupciju, kapitāla bēgšanu un vispārējo. Tas nav, tā bija mūsu biznesa stratēģija, kur, principā, sākot no 2000. gada, principā bija skaidrs, ka tas nedarbojās. Kopš 9/11, kopš Dviņu torņiem
bija skaidrs, ka mainīsies šīs finanses sistēma. Mūsu finanses sistēmā tie, kas nodarbojās un kas bija šie atmazgāšanas flagmaņi, izvēlējās neko nemainīt un izmantot savu naudu un politisko ietekmi, lai neko nemainītu, tikmēr, kamēr viņus nogalina, principā. Kas ir atkal īstermiņa domāšanas paraugs. Ilgtermiņā saimniekiem, savas valsts un zemes saimniekiem, kas grib skatīties uz priekšu, viņiem vajadzēja saprast. Es aiztaisīju, kā saka, savus kaut kādas ārzonu kompānijas, tad, kad es dzirdēju, teiksim, BBC klausījos online šos te 9/11 notikumus. Es sapratu, viss pasaule mainīsies. Un es neesmu kaut kāds īpašs cilvēks. Tādā ziņā to varēja saprast, to varēja nolasīt. Bija skaidrs, kas šī virzienā notiks. 2014. gads, 2008. gads. Ar nepieciešamību palielināt nodokļus un kontrolēt naudas plūsmas pasaulē. Tas viss bija rakstīts vienkārši mēs un ko mēs darījām 20 gadus. Lietuvieši un igauņi attīstīja biznesu. Igauņi pietiekami ātri saprata, kad ir jābūvē gaiss, ka 20, kapitālisms ir Hansa banka, teiksim, bankas vispār. Principā, tu būvē gaisu, zinām mērā. Ok, tev ir vajadzīgs kapitāls. Un tas ir kā kapitāla intensīvs biznes. Bet principā tev ir zeme. Ja tu tajā zemē var savākt klientus, tu atrast kapitālu, kurš tev to nokapitalizē, tev vienkārši tas velospēds ir jāmin pareizi. Nevis jāvelkais sevs pa zemi vai arī jāzāģē. Ja? Un mēs, kā saka... Vai jāpārdod Zviedriem. Tev viņš ir jāpaceļ, un tad tu šo gaisu pārdod. Vai Skype, piemēram. Tavi programmētāji sāk strādāt pie Zviedriem, Zviedri negrib viņiem maksāt algu, viņi saka, čaļi, mēs jums iedosim opcijas. Un tā sagadās, ka šīs opcijas pēkšņi kļūst naudā. Teiksim. Katram miljons. Tur bija daudz vairāk par miljonu, teiksim, ja? Nē, katram, es domāju, no tiem opcijās. Kopējais, jo, man liekas, bija pār miljardam. Tur bija, kas saka, daudz, un attiecīgi, tas tāpat kā milzīgs iespējas savā laikā Nokijai uz Somu ekonomiku, tāpat tur lietuviešiem šis te un sadarbības starp valsti un uzņēmējiem no 90. gadu sākuma. Komunisti un čekisti nav pie varas un nenotiek zāģēšana. Nevis, kā saka, notiek atrašanās pie varas, lai pārdalītu, bet lai izveidot valsts tādā veidā, lai var pelnīt. Un pelnīt uzreiz uz ārpus. Jo uz vietas nav ko darīt. Tev ir jāsakārto lietas, ja? Lai var toaletes papīru nopirkt normāli veikalā un pienu. Ja? Bet principā pelnīt nevar. Mazā valstī tu iekšēji pelnīt. Tā nav peļņa. Tev ir jābūt tikai efektīvākam pēc iespējas. Ja? Un, kad tu parunā ar banku analītiķiem, kas strādā visā Baltijā, prasa, ko lietuvieši izdarīja. Viņi saka, ir tas teiciens par Silīciju ielai, fake it till you make it. Mēs zinām sliktos piemērus, kā piemēram Teranos un tā, ja. Bet realitāte viņi saka, leiši vienkārši saprat, kur viņiem ir jānokļūst, un viņi no dienas vienas tā kā motivācijas, visādās pašmotivācijas grāmatās raksta, ja. Tu saki, es esmu. Tā. Un viņiem viņi nebija, bet viņi izvēlējās šo te virzienu, un pēc tam viņi saprata, ka ir jāpiesaista investīcijas, ka tev ir jāpārslēdz no tā domāšanas gājiena. Es negribu šeit nevienu ārzemnieku, viņš man atņems darbinieks, viņš man darbinieks padarīs dārgāks, un viņš kaut kā man konkurēs. Ja tu nezini, jo ir starptautiskā darba dalīšana un piegāžu ķēdes, Latvija pārsvarā atrodas šajā 5. zemākajā līmenī. Restīvi, mūsu industriju portfels ir salīdzinoši zemāku pievienot vērtību, attiecīgi mēs nopelnām mazāk naudas, attiecīgi mēs varam maksāt mazākas algas, grūtāk mums ir noturēt cilvēkus, un mums ir milzīga valsts nelielam sarūkušam cilvēku skaitam, kurš pie tam nevar vienoties par to, ko tad no šīs milzīgās saimniecības kādā līmenī uzturēt. Ja? Mums ir jātiek augšā tā pievienotās vērtības ķēdē. Ja tu nezini, kā tur tikt uz augšu, tu nezini, kur kādu preci, saprot, visus tos produktus ir viegli saražot relatīvi, bet tu jau nezini, kā viņu precīzi saražot, un tu nezini, kā viņu precīzi pārdot, un kā viņu precīzi pārdot. Un tu, saprot, tad tev to know-how vajag importēt. Un kā tu to dari? Tu uztaisi vietu, kur tev tas investors atnāk. Kā tā viena no tām filmām ir Build it and they will come. Tur bija par beisbola stadionu kaut kādā, kukurūzas laukā amerikāņu filmē. Build it and they will come. Arī Walmarts arī, man liekas, uzbūvēja kaut kādos tur sākumā, kā arī kukurūzas laukos, un tad cilvēki atbrauc.
Labi, var sakot, tev iedod tikai mikrofonu, un es varu vispār es varu stundu aiziet vispār apsēdienu, un nav nemaz neko jāprasa to visu atbildi. Bet, protams, es par to esmu, redzi, tev ir cik gadi tagad, apmēram? Man ir 42. Redzi, mums te nesen bija, kas saka, prāta vētra domnīcē par to, kā mums tur strādāt, un vai mēs pareizi visu darām un pakoriģēt savu virzienu un tā un tā. Un tad es sapratu, es iepriekš nebiju to tā apzinājies, jo es vienmēr domāju, ka man nav bijusi pusmūža krīze, teiksim. Jo, principā, vienmēr, kas saka, visu laiku okay. Esmu bijis, tā kā, man vienmēr šķits, ka, teiksim, tā performance bijusi salīdzinoši laba pret kaut kādu fonu un pret iespējām un pret vispārējo. Un tā. Un tagad es paskatījos vienkārši apakaļ, ka man tas principā sākās no kaut kā 2008. 9. gada, kad tomēr iestājās tāda zināma pauzīte nekustamā īpašumā. Paldies Dievam, man bija salīdzinoši diversificēts portfels ar dažādu veidu uzņēmumiem, ne tikai nekustamo, bet tas bija tāds sarežģīts moments tomēr. Kā saka, kad ne tik daudz, ka bija grūti, kaut kas bija ļoti jādara, cik vienkārši tu neredzēji, ko tu vari izdarīt citu, un tev faktiski tu esi aizņemts ar tā kā esošajām saistībām un esošās situācijas menedžējumu, tev nav īsti, tu neesi bijis gatavs tādā veidā, ka tu neesi sagatavojies, ka tev ir kapitāls, lai tu varētu uzlasīt kaut ko baigi lētu vēl, un arī tas vēl īsti nav sācies. Ir vairāk laika, un tad es sāku lasīt, un tad arī tu redz visu to, kas saka, kapitālisms gals. Zini kā, tu esi, es ienācu pasaulē ar stāstu, cik, kā zinām mērā pārliecināt, nopircis to boļševiku stāstiņu. Un tad tu nonāci saskarsmē ar realitāti, un tad es pilnībā nopirku tā kā šo kapitālismu stāstiņu. Mācoties un kļuvu par kapitalistiskā darba, tā teikt, pirmrindnieku vai pat triecinieku. Ja? Tev vajadzētu uz progresīviem aizsūtīt kaut kādu lekciju, nolasīt varbūt. Es esmu braucis un lasījis, teiksim, tādiem kolektīviem. Viņi ir šokā, viņiem pēc tam ir grūti atgūties. Teiksim. Man liekas, tev tur vajadzētu reizi nedēļā aizbraukt. Un viņi man pēc tam vairs neaicina, tāpēc, kad es tos viņu komunistu attiecīgi, kas viņiem tur parasti skalo smadzenes, teiksim. Ja? Tas neiet kopā. Tas viņiem neiet kopā, jā. Lūk, bet faktiski gribu teikt, ka man tāda krīze bija ap to 2000 attiecīgi 8. 9. gadu, kad man bija apmēram tāpatās, kas saka 40 plus. Un tad es sāku lasīt un domāt par šo. Un līdz ar to esmu ļoti ilgi lasījis un domājis gan par to pasaules sistēmu, gan par sistēmu Latviju. Un kāpēc ir tā, kā ir. Un domājis, ka, Haidī, ir cilvēki, kuri var atrisināt savas problēmas un dot darbu cilvēkiem un darīt labas lietas. Būvēt uzņēmumus, ēkas, infrastruktūru un vispārējo. Un blakus tu redzi pilnīgi bezpalīdzīgus vai uz robežas ar kaitniekiem, teiksim, kuriem nekas, viss krīt ārā no rokām, nekas nesanāk, un kur ir sistēma, kurš saka, mēs neko nevaram izdarīt, tā sistēma ir tāda un tā. Un tad vienkārši domā, wow, kā tas var būt, jā? Jā, es piekrītu, mēs arī bieži par to domāju, bet gribētos izmantot tavu, kā latviski teikt, pelēkās vielas potenciālu un parunāt par jautājumu, ja tev būtu šobrīd, mēs daudz runājam par to, ka Latvijai nav tā virziena, bet ja mēs mēģinātu viņu šobrīd kaut kā kopā salikt, un ja tev būtu šobrīd jāsaliek kaut kāda stratēģija, nezinu, Latvija 2040, tas ir, viens ir par to, kā mēs esam nonākuši, kur mēs esam, bet tad daudz svarīgāk ir saprast, kur tad mums iet. Varbūt, ka tu vari ieskicēt, kas tev liktos, kas būtu kaut kāda laba stratēģija nākamajiem, 15 gadiem. It kā jau ir skaidrs, jo mums ir, tātad, ko mēs gribam? Mēs gribam, lai šeit būtu cilvēki, kuri labāk pelna gan tādā plašā ienākuma izpratnē, gan algās, gan peļņā, un, protams, lai šīs algas un peļņas, ņemot vērā mūsu pirmo 20 gadu pieredzi, būtu ilgspējīgas un kaut kā, taktī un saskaņā un varbūt virzībā faktiski ar kaut kādu visas civilizācijas tur attīstību. Ja? Kas principā nozīmē, un tad droši vien mēs gribam, lai šo cilvēku paliek vairāk, nevis mazāk. Lai pozitīvā spirāla. Līdz ar to atbilde ir tāda, ka faktiski dzīves kvalitāte, uzņēmēja darbības vieglums un pieejamība un dažādu ar to saistīto servisu, tā skaitā tur, teiksim, finanses un tā tālāk, ka tev ir jāuzstājas tāds miksls,
Jo visi nekad nedzīvos Londonā un Ņujorkā. Ja? Un ir jāsaprot, kas ir tas, ko mēs varam pārdot, kas ir tās priekšrocības. Un skaidrs, ka mēs esam pazaudējuši daudz laika un daudz iespēju, un diemžēl mēs esam nodzīvojušies līdz tam, ka tad pirms 35 gadiem, kas saka, tā defaultā pēc noklusējuma vieta, kur doties Baltijā, bija Rīga. Jo tā bija ar atrāvienu lielākā pilsēta, bija skaidrs, ka ja Baltijā kaut kas notiks, tad Rīga ir tā vieta. Un tagad ir izrādījies, ka ja Baltijā kaut kas notiek, tad tā vieta ir tikai ne Rīga. Tad tā ir Tallina vai Viļņa, vai sliktā gadījumā Kauņa vai Tērbata vai Tartu. Ja? Un tas ir traģiski, jo lielā mērā Latvijas neattīstība ir pirmkārt Rīgas neattīstības jautājums. Jo pastāv un darbojās pilsētas sistēmas. Nekāda, visa civilizācijas attīstība kopš civilizācijas ir 7,000 cilvēku, tagad zināmā civilizācija 7,000 gadu plus mīnus, ja? Ir notikusi, ar vien pieaugošās apdzīvotās vietās, pilsētās, ja gribat. Spiļarkls un selekcija un viss pārējais ir izdomāts pilsētās, nevis laukos. Attīstība notiek tur, kur ir cilvēku saskarsme un blīvums. Un mūsu nespēja operēt pilsētu, pirmkārt tāpēc, ka to ir operējuši vai krieviski runājoši pāķi, respektīvi sāģinieki, vai latviski runājoši, teiksim, pāķi, es atvainojos. Ir tā, kā ir. Un arī viss šī te, kas saka, zāģēšana un pārdala. Ja? Līdz ar to tātad dzīves vide, uzņēmējdarbības vide un iespējas, jo pasaule ir super savienota. Globalizācija, deglobalizācija, tie viļņi iet un mainās. Mums ir svarīgi, un diemžēl mēs esam nodzīvojušies līdz laikam, ka mums to izdarīt ir grūtāk nekā to izdarīt savā laikā Ligauņi. Kā es vienmēr smejos, diemžēl šis ir kaut kāds mūsu trešā perioda, tā teikt, sindroms, ja, ka ir jāzaudē spēle pirmajos divos un tad jāmēģina izraut trešajā. Ja. Ka tas mums ir kaut kāds, tas ir kaut kādā veidā, teiksim, tas modus operandi, ja? Un tas ir dramatiski. Jo skaidrs, ka Leiši Nigauņi ir nolasījuši zemos augļus daudz labākā laikā, kad bija vilkme un kad bija pozitīvā vilkme Baltijai. Tagad mēs esam sagaidījuši beidzot brīdi, kad Baltijai principā ir negatīvā vilkme. Jo teiksim, reāli daudz investori kas saka, ir redzami šie apdraudējumi. Tie apdraudējumi ir reāli. Tas tikai, bet neskatoties uz to, ka saka, ar tādu attieksmi Zilonīti nepārdos. Ja mums ir jādara tas, ko šeit var izdarīt, un tā atbilde ir vide, uzņēmējdarbība, tehnoloģijas. Protams, ka mēs gribam, ka tur visur tas stūrakmens ir izglītība. Ja? Bet mēs tikko taisījām Lazarā pētījumu par Lietuvu. Tur, protams, ir daudz dažādu faktoru. Varam daudz runāt. Katrs var iet vietnē Latvijas stratēģijas un ekonomikas risinājumu institūta mājaslapā un nolādēt visus mūsu pētījumus, kas ir bijuši, un tā skaitā arī šo. Bet, ja tā uz pirkstiem, kā saka, tad lielākie tie attīstības punkti ir bijuši tādi, ka Lietuva ir salīdzinoši brīvi ņēmusi iekšā Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņus nevis kaut kādā tik daudz, teiksim, ģimeņu izpratnē, bet, kā saka, maksātspējīgu, kvalificētu cilvēku izpratnē, kas bēg no šīm te vietām. Un kas uzreiz ir gatavs strādāt un saņemt augstas algas IT sektorā pirmkārt, ja, mārketingā, kas ir radošajās profesijās vai kā savādāk. Ja. Gan lokālajā ekosistēmā, gan attālināti turpināt strādāt varbūt pat Krievijā vai kaut kur citur pasaulē vai ņemties, nezinu. Un tas ir viens bloks, un vienkārši viņi ir ņēmuši viņus iekšā daudz. Desmitiem, simtiem tūkstoši, es nezinu vai simtiem, bet daudzus desmitus tūkstošu. Cilvēkus, kuru algas ir daudzos tūkstošos vai pat 10,000, kuru ienākumi ir daudzos tūkstošos vai daudzos 10,000 pat tūkstošu cilvēku. Un tajā brīdī, ka dēļ Latvijas finansu industrijas tās attīstības tāda, kā viņa notikusi ar visu šo te, kā saka, atmazgāšanas faktoru un tā tālāk, mums iestājās kapitāla remonts.
Un arī mūsu tā uzraudzība, diemžēl ar tām daudzajām banku krīzēm un banku aizvēršanām un skandāliem un vispārējo, ir izveidojusies tāda, ka viņi ir kļuvusi tik konservatīvi, ka viņai grūti kaut ko, teiksim, darīt un paskatīties, tā teikt, kaut kā realistiskāk un mūsdienīgāk. Kā Lietuva attaisīja tās durvis un visiem izsniedz licences. Lietuva attaisīja durvis fintekiem, kripto pasākumam. Šobrīd otrs lielākais nodokļu maksātājs Lietuvā ir Binance. Kripto kaut kāds pasākums. Ja? Okay. Es neesmu liels fans kripto, maigi izsakoties. Ja? Es uzskatu, ka tas ir tāda gaisa un krāpniecības forma, bet skaidrs, ka tur ir kaut kāds, sausais atlikums. Nākotnē mēs redzēsim, kāds viņš ir. Daudz tur ir ļoti putu un tā. Bet svarīgi ir, ka pa ceļām tur tā nauda tiek ģenerēta, tās algas tiek maksātas, tie cilvēki pērk, viņi iepērkās, viņi patērē, viņi tur ir. Šito nevar atrisināt tagad mums ir kaut kādi 15,000 vai mazāk jau gadā dzimst bērni. Ja? Mēs varam uztaisīt pasaulē labāko izglītības sistēmu, un viņi ir jāuzstājas. Nav šaubu. Augstskolu līmenī, pamatskolu līmenī, visos līmeņos. Bet, lai mēs iegūtu šo ekonomisko efektu, ko Lietuva ir iegūjusi pēdējos 10 gados, to nevar tā izdarīt. Mēs varam, mēs esam nokavējuši 35 gadus izdarīt pareizās reformas un iztērējuši neiedzīgi daudz naudas to darot. Un mums šī cīņa turpinās. Ja? Mums ir 8,5 bērni uz vienu skolotāju OECD. OECD vidējais ir kaut kādi 14,5, 14,3, tādā līmenī. Ja? Mums ir gandrīz 2 reizes vairāk skolotāju uz vienu bērnu. Man liekas, arī visdārgākā izglītība Eiropas Savienībā, man liekas, Latvijā. Jā, un neskatoties to, Vanaga ir ķerās pie rīkles valstī katrā brīvā brīdī. Vai tas ir kaut kādā veidā risinājums? Ja? Un arī, labi, visi tie pārējie procesi. Mums ir OIKS, kas bija ārkārtīgi neveiksmīgi izveikts. Mums tagad ir kaut kāds grupējums, kurš ir saistīts ar tiem pašiem OIKS cilvēkiem, kurš mēģina vēl vienreiz izpildīt OIKU, piedzīt no valsts naudas, tāpēc, ka tas nav bijis godīgi. No kā viņi grib piedzīt? No mums ar tevis. Kas to samaksās? Valsts nesamaksās. Samaksās nodokļu maksātāji. Ja? Un tā vietā, lai darītu kaut ko, produktīvu, lai nodarbotos ar reāli konkurētspējīgu uzņēmējdarbību. Ja? Līdz ar to tā iešana uz priekšu un tas virziens ir, kas ir jādara un kādus šķēršļus jāizvāc. Birokrātija jāmazina, administratīvais sloks jāmazina, drošības situācija jāuzlabo, darbs pieejamība kvalificēta, kvalitatīva darbspēja jāpalielina. Tiesu un šeit vidēji un maksātnespējas vidēji ir jābūt nevis tādai, kur mazina uzņēmējdarbību, kā tas ir šobrīd, piemēram. Ja? Jo mums ir, pēc tās visas zāģēšanas mums tikai attīstās šis tālāk. Ja? Ka maksātnespējas administrācija, šī institūcija darbojas savādāk nekā visā pārējā attīstītajā pasaulē un strādā uz to, lai maksātnespējas administratori kļūtu bagāti. Nevis tie uzņēmumi atgrieztos maksimāli ātri apritē un uzņēmēji mūža darbs netiktu izlaupīts un viņi nepārņemtu kaut kādi juristi vai citi tur, teiksim, grupējumi. Ja? Un tā. Tas samazina uzņēmējdarbību. Ja tu zini, ka tev iespēja ir riskēt, mums jau tāpatās Eiropā ar tiem riskiem ir sarežģīti. Vācijā tu drīkst riskēt vienreiz mūžā. Mums ir lielā mērā vācu kultūra, ja? Bet tev viss kaut kā veids. Bet ja tev aizmugurē stāv maksātnespējas administrātors, kas saka, solis pa labi, solis pa kreisi, paleciens uz vietas nošaušanu. Kādus riskus tu ņemsi? Tu neņemsi šeit riskus. Tu meklēsi citu vietu, un cik mums ir to, kas dodas ārā tos riskus kaut kur ņemt. Ja. Tā kā, es domāju, ir skaidrs, kas ir jādara lielos vilcienos. Un tas līdz ar to mēs redzam ātro programmu. Kvalificētai imigrācijai ir jānotiek. Ja? Piekrīt. Bet ir jautājums, kas saka, velns un Dievs ir detaļās. Kā to izdarīt? Ja? Investīcijas mums pat tad, ja laiks ir nokavēts un vispārējais, kā to darīsim West-Lithuania un tā tālāk ir jādara. Ko tas nozīmē? Ir jāatvieglo viss šis te birokrātiskais, administratīvais, būvuzraudzības un tā tālāk režīmu līdz tam, lai privātais sektors vienlaikus caurspīdīgi, bet vienlaikus efektīvi var būvēt platības potenciāli jauniem uzņēmējiem, uz kurām ir jāaicina ārvalstu uzņēmēji.
Lai viņiem atvieglot lēmumu pieņemšanu un jāskaidro šie riski un vispārējie. Un lai viņi, kā saka, lai darītu to, ko lietuvieši ilgu laiku, un visā pasaulē tā ir darīts. Ķīnieši tā darīja. Un tā tālāk. Ja. Protams, tad šī sistēma ir jāuztur, lai katrās nākamajās vēlēšanās nenotiek riņķdāns. Skaidrs, mums šobrīd pie varas arī ir progresīvie, kas ir, protams, principā saimnieciski, es teiktu, destruktīvs lielā mērā spēks, kurš nenovērtē šo uzņēmējdarbības lomu un kura dienas kārtība ir tā, kas Latvijas attīstībai nekādu īpašu vērtību nepievieno. Kas ir vispār tāds sarkanais virziens, kas ir vērsts vairāk uz pārdali, uz nodokļu palielinājumu, uz uzņēmējdarbības apgrūtināšanu un tā tālāk. Un tam mums šeit šobrīd, manuprāt, nav ne laika, ne iespēju, un tā ir tālāka tāda, teiksim, stīvēšanās un tā. Tā kā mums nav, principā, mūsu politiskajā spektrā mums ir viena centriska eiropeiska partija, principā. Un tā ir jaunā vienotība. Un te ir arī atbilde. Pārējās partijas nav centriskas vai nav eiropeiskas. Un es domāju, vairums Latvijas iedzīvotāji grib, principā, centrisku politiku, ne kreisu, ne labēju, kā tas pārsvarā arī ir. Un cilvēki grib būt Eiropā, nevis Krievijā. Un kādu, kurš skaidri to pasaka. Viss pārējais, teiksim, šīm ziņām jābūt skaidrām. Tālākai ziņai, protams, jābūt skaidrām, ka visu naudu, principā, nopelna un lielā mērā tā ir funkcija no uzņēmējdarbības. Uzņēmēju, tā teikt, vēlme, alkatība vai nemieris vai radošais spēks izdomā veidu, kā nopelnīt naudu. Dod darbu visiem cilvēkiem, samaksā visus pirmotnējos nodokļus, tad no šiem nodokļiem valsts pārdala un maksā tālāk un uztur tā tālāk. Uzņēmējdarbības vieglums ir jābūt fokusā un pārvalda dancotam apkārt. Mums šeit nav resursu, atskaitot varbūt mežus, ja? Mums to resursu pārdala šeit, viņi vienmēr visur ir, bet mums tas nevar diktēt ekonomiku. Diemžēl tās 20 gadu pirmā zāģēšana ir lielā mērā arī mums radījusi to resursu ekonomikas pārdales to domāšanu, un kas mums traucē. Un, protams, ka valsts ir pārkaļķojusies, kā saka, viņa skatās uz uzņēmējiem vienkārši kā uz, teiksim, tādā ziņā ir atražots atkal perfektas padomju skatījums, kā es vienā valsts konferencē runāju par valsts ieņēmumu dienestu, teicu, kas it kā tagad, tas jau bija sen, it kā tagad tā situācija uzlabojās, ja? Bet kā principā no valsts puses daudz kur, un no valsts sektora un birokrātijas puses uzņēmējs principā ir noziedznieks. Jā, viņš kaut kur nostājas uz šīs lomas. Viņi neskatās, ka tā ir vista, kas dēj zelta olas, kas jābaro, bet viņi skatās, kā apēst to vistu. Pat, jābaro, teiksim, jābaro uzreiz kaut kāds slikts konotācijas, par kuru vienkārši ir jārūpējas. Jāsadarbojas. Lai viņa, kā saka, tās zelta olas nestu, ja? Bet mums tā attieksme ir tāda, ka uzņēmējs tas ir noziedznieks, principā viņš kaut kādā brīdī, nezinu, vidusskolā vai kad viņš nostājas uz šīs slidinās noziedzīgās takas, un viņš ir nozieguma veikšanas procesā. Vēl nav noķerts. Tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Tā ir nabaga domāšana. Jā, es piekrītu. Man liekas, kad savalkot kopā, ko tu teici, man liekas, ka tā nauda nav Latvijā, ka mums ir jāstrādā ārpusē, un ja mēs salīdzinām ar tiem laikiem senāk, kad mēs darbojamies un kad tas internets bija tā Daugava, tad mūsdienās tā Daugava ir tas internets. Un principā mums jāmāk ir digitālā formātā strādāt pa pasauli. Man liekas, labs piemērs. Man ir viens draugs no Lietuvas, viņam uzņēmums Tesonet, viņi tirgo VPN servisus. Jā. Tā ir strauji augoša kompānija, kurā... Jā, var sakot... NordVPN. Jā, mēs esam tur kopā sākām, 15 gadus atpakaļ, tagad tā ir 3 miljardu kompānija, un viņi ir lielākie VPN nodrošinātāji pasaulē. Un viņi to dara no Lietuvas, jo mūsdienās vairs nevajag upi, pa kuru kaut ko aizvest, ir internets un visa pasaule pieejama. Un tas, kas, jāpaplašina tiem uzņēmējiem, tas domāšana, ka šeit naudas nav. Šeit Latvijā mēģināt nopelnīt tā kā pie stadiona, skolas stadiona to āliņu taisīt un mēģināt dzīves noķert. Šeit naudas nav.
savas valsts apzakšanā naudas nav, Krievijā naudas nav. Kā man saka krievu kolēģi, saka, Krievijā ir babki. Tur naudas nav. Nauda attīstītajā pasaulē, viņi nāk ar certifikātu. Ar izcelsmes certifikātu. Tāpat kā dimanti un koku materiāli un cits. Krievijā naudas nav. Mēs attiecībā uz Krieviju, Krievija negrib tirgot. Krievija grib karot un atrast ietekmes aģentus. Ja? Un tad nauda ir ārā, tur pasaulē. Tieši tā. Mēs visi dzīvojam pasaulē. Tikai jāpaliek attīstītajā pusē, lai nav jāstrādā internetā no cietuma. Ja? Principā, kas ir tā alternatīva, tā vai citādā veidā. Bet vai ir šis izpratnes līmenis mūsu valstī? Cerams, mēs tam mēģinām viņu skaidrot kaut kā. Klausies vēl par to drošību, varbūt no savas perspektīvas, tu tomēr arī kaut kā redzi un par to domā. Cik tu redzi, jo es arī redzu, ka kaut kāds tas drošības risks tomēr ir, un tomēr es arī redzu, ka cilvēki, uzņēmēji, man līdzīgi domājušie, ka viņi kaut kādu daļu kapitāla investē dēļ tā ārpusē. Kā tu, un tas jau tā mums tā kapitāla nav, un vēl to pašu vēl pusi izved ārā, kā tu redzi, vai tā ietekme nebūs vēl tur graujošāka no tā? Es mēģinu izturēties pret to racionāli. Un es domāju, ka, ko mēs pieredzējām? Mēs pieredzējām tātad 40. gadu. Ja? Un mēs pieredzējām 40. gadu, ka pirms 40. gada Ulmaņa autoritārais režīms faktiski neļāva nekāda veida kapitālam atstāt Latviju. Un viņš sagatavoja caur nacionalizācijām plašām un dažādām saimnieciskām izmaiņām, viņš faktiski sagatavoja Latviju okupācijai. Tāpēc, ka saimnieciski jau izņemot mazus veikaliņus un lauksaimniecību, liela daļa saimniecību bija, tā teikt, ļoti tuvu padomju modelim faktiski. Kas varbūt nav tāda plaša izpratne tautas masās, ja? Bet tā ir. Rezultāts tam bija, ka tā diaspora, kura pateicoties iepriekš minētajam Kurzemes katlam varēja aizbraukt, no labākajiem, kas saka, kuru trūkumu mēs jūtam vēl projām, bet viņi uzsāka savu dzīvi, principā bez kapitāla, un viņam nebija laika skatīties atpakaļ un kaut ko darīt. Un mēs arī redzam, ka neskatoties to, ka ir izdarīti pētījumi, tā skaitā ļoti interesanta grāmata ir, es neatceros to autors vārdu un uzvārdu, bet par to, ka latvieši faktiski uzreiz pēc ebrejiem, man liekas, ir otrā veiksmīgākā saimnieciski diaspora, kādā ziņā Amerikas Savienotās valstīs. Ja? Bet mums tur nav lielu cilvēki ir turīgi un veiksmīgi, bet pārāk maz uzņēmēju lielu kapitālu, jo faktiski maz kapitāla tika izvest. Viens tāds, ko es zinu, ir saistīts ar bijušā premjera Kariņa ģimeni, kas kaut kādā veidā pamanījās, tā teikt, un kuriem nebija jāsāk no pašas apakšas, teiksim, ja? Kā daudz pilsoniskās sabiedrības dāmas Amerikā strādāja par apkopējām bagātnieku mājās, jo viņas perfekti zināja, kur ir jābūt tīram, teiksim. Un tā, ja. No pieredzes. Kāpēc es to saku? Tas ir neizbēgami. 35 gadus, kā saka, mums ir bijis ļoti smags 20. gadsimts. Kā saka, savā ziņā daļā veiksmīgs, daļā ļoti smags. Un mēs atkal beidzot esam varējuši strādāt uz sevi lielākā mērā, un šobrīd kopš teiksim, Padomju Savienības sabrukuma mūsu atbrīvošanās, es domāju, ka mēs esam vismaz droši vien par kaut kādu triljonu, teiksim, bagātāk realitātē. Ja mēs skatāmies to, kas ir nopelnīts, ieguldīts, uzlabots infrastruktūra, savestā kārtībā, attīstīt jaunu un tā tālāk. Ja? Tas ar visu to, kad ir kaut kāda infrastruktūra, kura nav uzturēta un tā tālāk un tā projām, mēs vienalga esam daudz bagātāki. Un šis kapitāls ir. Un es gribu teikt, no pašas bēdīgākās nākotnes perspektīvas būtu labi, ja šobrīd vismaz daļa no tā kapitāla būtu ārpusē. Un pat neskatoties to, ka šis kapitāls aizies un netiks investēts šeit. Tā ir tāda pirmā, bet viņa ir cieši saistīta ar nākamo. Kad redz, tā 40. gada pieredze mums ir radījusi traumu.
kuru ir nostiprinājusi smadzeņu skalošanu un šī te Krievijas padomju bolševiku čekistu propaganda, kur saka to, ka tātad Krievija ieņems, tāpat kā viņi taisījās Kijevu ieņem 3 dienās, viņi arī Baltiju ieņems 72 stundās vai nezinu, cik tur kādā laikā. Realitāte ir tāda, tajā brīdī 40. gada, kas jūnijā, kad notika šis te okupācija un faktiski fakts, Latvija ar, zinām mērā, piespiedu veidā parakstīto savstarpējās, tur, teiksim, neuzbrukšanas un līgumu, kas bija ielaidusi Latvijā Krievijas karaspēku, kurš bija lielāks par visu Latvijas armiju. Latvijai nebija un Baltijas valstīm nebija iespējas aizstāvēties faktiski tajā brīdī. Un līdz ar to pamats uzskatīt, ka kara darbība šobrīd Krievijas uzbrukuma gadījumā varētu līdzināties tā, kāda bija 40. gadā, ir pilnīgi nepamatots. Ir skaidrs, ka ja un kad, nedod Dievs, bet šī te agresija notiks, tad būs karš Baltijas teritorijā. Redzēsim, vai viņš vienlaiks būs visā Baltijā vai vienlaiks arī apkārt Kenigsbergai un Polija un tā tālāk. Mēs nezinām, kādā veidā kāda scenārija izspēlēsies, bet būs reāls karš, kurā būs, protams, zaudējumi, un tas dramatiski tajā brīdī ietekmēs visu saimniecību. Bet skatoties uz Ukrainu, es varu teikt vienu, ka principā katram atbildīgam un pietiekam lielam uzņēmējam viņam ir jāattīst šobrīd savu uzņēmēju darbību, tāpat kā valstī ir jāattīst, par ko es neesmu pārliecināts, ka viņi to dara pietiekam, kas saka, domājot par šo stundu X, ja, un laiku pēc tam, ir jāattīst tādā veidā, ka, ja gadījumā tas iestājās, ka tā ir nevis viena diena un Latvijas vai Baltijas zaudējums, vai pat, teiksim, nezinu, mēnešus vai kaut ko citu, bet tas ir karš. Tas ir lēns, mokošs karš un procesi Baltijas teritorijā, kas varbūt eventuāli ir saistīti atkal ar kaut kādas teritorijas zaudēšanu vai vēl kaut ko, kas ir diemžēl saistīti ar daudzu mūsu tautiešu, kas šobrīd stājās un dien zemesardzē un armijā un kas iesaistīsies šais cīņās un tā tālāk, tā skaitā droši vien dzīvības un veselības zaudējumu. Bet šis karš būs jāfinansē un jāpalīdz. Līdz ar to katrs uzņēmējs, kuram darbība ir Latvijā, bet ir arī ārpusē, ja viņam šis kapitāls ir ārpusē, viņam ir iespēja ar šo kapitālu ietekmēt sabiedrisko domu un mūsu sabiedrotos un iespējas palīdzēt un tā tālāk, un ir iespēja atbalstīt. Līdz ar to es teiktu, ka šī kapitāla, ja tas tiek darīts ar šo izpratni, ka tas ir pareizi. Un mums ir ar to jārēķinās. Jā, mēs esam sagaidījuši šo te nākamo periodu un neesam izdarījuši tos mājas darbus, bet, kā saka, iestādīt koku, ja jūs esat karstā saulē, labākais laiks bija pirms, 40-80 gadiem. Bet otrs labākais laiks ir šodien. Es piekrītu. Ja? Tā kā ir skaidrs, ka šie apdraudējumi ir reāli, bet mēs te varam ļoti ilgi domāt, es pat arī par to, jo principā tas bija tas, teiksim, līdz 14 gadiem es par Krieviju nedomāju vairs. Bet kopš 14. gada esmu ļoti daudz arī domājis un lasījis par šīm lietām. Es domāju, ka tas ir sarežģīti un tas ir reāls drauds. Mēs dzīvojam šī drauda apstākļos 500 plus minus gadus. Mums, kā saka, vismaz 4 reizes Krievija ir iebrukusi vai vismaz 3 reizes ir uzskatāms, ka viņi ir iebrukusi un 4 reizes viņi no šejienes ir aizgājusi. Ja? Tā kā mums, tā teikt, nav iemeslu pierast, tā teikt, pie šīs situācijas, bet ir vienkārši jāgatavojās un atgriežoties pie tā, ko es iepriekš teicu, ir jāpadara tā, lai Krievijai šī iebrukuma cena un spēja to izdarīt ir mazāka. Līdz ar to tas ir tas lielais uzdevums, kas tā skaitā jādara Latvijas valstī un politiķiem, ko, manuprāt, viņi pietiekami nedara. Jo saimniecības attīstība, mūsu turīgums ir viena no sastāvdaļām šobrīd. Un šobrīd mūsu atpalīdzība un relatīvā nabadzība pret Lietuvu un Igauniju, kas, manuprāt, nekad nav bijusi iepriekšējos 1000 gadus, ka tur cilvēki dzīvo labāk nekā Latvijas teritorijā tagadējā. Ja? Tas ir par to politiķiem ir jādomā, kā atbildēt. Šobrīd viņi, redz, mēģina aizņemties un maksāt savu lielas algas vairāk nekā patieši spēja atbildēt šiem jautājumiem. Ja cilvēkiem kā mums ir jāiesaistās un, kas saka, bet tas ir pareizi. Mums ir jāsit viņiem. Mums ir jāsit viņiem pa pirkstiem, mums ir jāapgrūtina nekvalitīvas politikas veikšana un jāpalīdz veidoties kvalitīvai politikai.
Bet kas tad, varbūt, iespējams, jau pēdējais jautājums, jo mēs jau tur visu laiku esam pārtērējuši, bet kas tad Jūs sagraizīsiet. Jā, viss kārtībā. Vārds sakot, kas tavuprāt varētu būt tas, kas tā kā liktu kaut kam pamosties? Jo pagaidām visi dreifē aizņemties vāru, tur kaut kā dzīvojam, atpaliekam, vienotība tāpat vienīgais centriskais spēks, visu pārējiem sakam, ka saistīta ar Krieviju un gan jau balsos un guļam tālāk. Kam tad jānotiek, lai tā kāds vispār pamostos? Ne, man jau šķiet, ka šobrīd, zinām, ir jānotiek paudžu maiņai. Mēs jau šobrīd redzam tā pati Evika, viņa taču ir, saprotu, zatleriste. Jā. Un mums tad bija, zināms, ieplūdums, teiksim, ja. Es domāju, ka šobrīd situācija nobriedus, zināmā mērā pīlēna, kā saka, mēģinājums iepriekšējās vēlēšanās varbūt nebija, rezultātā ideāls, bet tomēr tas arī bija kaut arī labākais no tiem spēkiem, kas faktiski bija jau pārstāvēti 90. un 2000. gados, kas atgriežas nevis lai zaktu, kaut ko kā zāģētu un sakārtot sev uzņēmējdarbības vidi, bet kur tiešām saprot, ka tā tālāk vairs nevar, kad ir, kaut kas ir jādara. Ja? Un es domāju, ka politikā šobrīd jau daži tādi cilvēki ir iezīmējušies, kas ne tikai ir sapratuši, kā tā visa sistēma funkcionē, bet kas ir gatavi vismaz vēl 4 gadus neatmest visam ar roku, bet mēģināt izdarīt. Un es domāju, ka ir šī izpratne vismaz daļā arī privātā sektora. Es teiktu, ka tā lielākā Latvijas problēma ir tas, ka nav šī te vienošanās starp politisko aktīvu un uzņēmēju aktīvu. Un vienošanās uzņēmēju pusē šķeļ tas, ka pirmos 20 gadus ir bijusi šī te zaģēšanas, pārdales, valsts apzakšanas un mazgāšanas elite. Viņi ir nopelnījuši daudz naudas, un viņam šī nauda ir. Un attiecīgi ir arī ietekmi, kas nāk kopā ar šo naudu, un tie, kas ir saistīti ar Krievijas enerģētisko sektoru un tā tālāk. Ja? Un tad ir konkurētspējīgie uzņēmēji, lokāli un globāli konkurētspējīgie uzņēmēji. Un salīdzinoši jaunāk. Un, protams, skaidrs, ka tā pirmā daļa viņi ir aizējoša, jo tas biznesa modelis nevar darboties, un šeit nav viņa pamatam darboties, mums nav tāda resursa. Viņi paliek veci, lai kādā viņi būtu sportiskā formā 10-20 gadu laikā. Viņi, kā saka, nebūs uz skatuves, bet mēs redzam, ka daudz kur pasaulē, kā tā pašā Krievijā un daudz kur citur, kā teikt, mirstošie ir sagrābuši pie rīkles uzlecošo pasauli un mēģina viņas uzliekšanu apturēt. Ja? Bet man šķiet, ka šobrīd ir tas lūzuma brīdis, un mums ir jādara viss iespējamais dažādos veidos. Šis ir arī tas, kāpēc es šeit tērēju, teiksim, laiku faktiski. Protams, es cienu tev un tev kā uzņēmēju un kā saka, jebkuru cilvēku, kurš godīgi nopelna naudu un dod darbu citiem cilvēkiem un nedodas prom, bet novērtē, ka tā ir vērtība dzīvot savā valstī, runāt savā valodā, savā tautā, un ka tā ir vērtība, par kuru ir vērts, kā saka, šo dārgo hobiju atļauties. Ja? Tad mums ir jāapgrūtina iespēja. Vienkārši mums jābūt, no vienas puses mums jādara neiespējamais, ja? Un jāprasa neiespējamais, bet no otras puses mums ir jāpanāk arī uzlabojums. Ir jāstrādā pie tā, lai uzņēmēji tomēr tā kā var vienoties, un lai vienošanās politiskajā elitē notiek ne ar izbijušiem, kas saka, rajonu komiteju sekretāriem un šo te padomju, kur tā pārdales izpratne ir daudz lielāka ne par to radošo izpratni, ja? Bet ka ir politikā cilvēki, kuri ir gatavi darīt lietas kārtīgi, nezakt, netaisīt schēmas priekš sevis, bet atrast veidus, kā šo pīrāgu, respektīvi paskatīties uz to sistēmu, kā mēs šo te sistēmu Latvija, kura ir operēta suboptimāli, labāk operēt sistēmā pasaules sistēmā. Un es domāju, tāda iespēja ir, un tas viss know-how un izpratne šeit ir. Lielā mērā daudziem pietrūkst ticības, ka to var izdarīt. Jo viņi skata, ko tu tur runā? Ja? Tā man nekas nemainīsies. Es tāpatās visu varu sakārtot, savus jautājumus, es labāk vispār neiesaistos. Ja? Tikmēr arī ir tā, kā ir. Ja? Labi, cerot uz labāko, tad liels paldies par tavu laiku. Es domāju, ka mēs varam kādus 3 atsevišķus raidierakstu taisīt, un tev būtu tāpatās, ko stāstīt. Tā kā bija super. Es patērēju daudz laika par to domājot. Jā, bija balnīgs, baigi vērtīgi. Tom, varbūt tev vēl kāds jautājums? Jā.
Man bija tev vairs nebija nekāda ātro jautājumu. Tie bija visi? Nu, man ir, es uzdevu savējos, bet man atsūtīja vēl viens. Tu gribi, lai es arī tos pajautāju? Tos, un es arī atkal paņemšu to kameru. Labi. Tagad gan tiešām tā, lai... Labi. Man patīk sākotnēji jautājumi, kas bija 24 minūtes. Vienkārši tāpēc, ka visas lietas ir sarežģītas. Es klausījos, ir tāds Dmitrijs Bikovs, tāds krievu rakstnieks, dzejnieks, kurš ir trimdā, kas saka šobrīd, kur mēģināja nogalināt arī tāpat kā Navaļnī ar to pašu Novičoku, cik saprotams un tā. Bet tur viņš saka, mūsdienu pasaulē tās izvēles ir starp pareizām lietām, kuras ir sarežģītas, un vienkāršiem risinājumiem, kas ir nepareizi. Pareizi ir risinājumi, kas ir sarežģīti, un vienkārši ir risinājumi, kas ir nepareizi. Jā, tas tā kā... Tā ir tā problēma, ka cilvēki nāk, un mēs redzam Trumpu to pašu. Mēs visiem to redzam. Blēns, tas tā nevar būt. Te ir jābūt vienkāršam risinājumam. Risinājumi ir sarežģīti. Un izskaidrot viņus cilvēkiem vēl sarežģītāk. Jā, piekrītu. Tā, labi, ātrie jautājumi. Tu esi gatavs, Tom? Šireiz būs otrā versija. Tā, kur tu iepērcies, Depo vai Kuršos? Depo, protams. Tā, tad tu vēl projām esi tur akcionārs? Es esmu neliels, jā. Ok. Tā, man liekas, noteikti bija laba investīcija. Vispār, man liekas, viens no labākajiem uzņēmumiem Latvijā. Tā, nodokļi ir jāpalielina vai nav? Nav. Labi, bet tad arī būs jāgriež kaut kas. Labi, tāds kaut kāds pat liekas piebildes tātad no manas puses. Kur tu labāk investē, kripto vai zeltā? Zeltā. Labi. Cik liels beigās būs nākamā gada budžeta deficīts? Kas to lai zina? Es saku, 2 miljardi tā arī būs. Ja tu tagad studētu, kādu virzienu izmantotu? Tehnoloģijas, AI, es domāju. Es arī savā laikā mācījos tehnoloģijas. Man pirmā izglītība ir fizmata. Vai tu lieto mākslīgo intelektu savā ikdienā? Jā. Pēdējais ātrais jautājums ir no manis. Kādam ir jābūt Latvijas attīstības virzienam? Palikt bagātākiem. Tas der. Root of all problems, man liekas, bija the lack of money vai kaut kā tam līdzīga. Katram jāatrod savs virziens. Mēs par to neparunājām, bet ir jau arī tā formula. Saimnieciski tas risinājums mazām ekonomikām ir tāds, ka tev ir jāatbalsta un jāveicina nacionālajie čempioni. Kā tu pie viņiem tiec, tas tur ir liela atsevišķs jautājums. Un tev ir maza valsts, tas nacionālais čempions baigi ātri to valsts pārauga. Bet tas ir veids, ka, ja tu tev nacionālo čempionu, tev viņš ir, piemēram, tāpat slavenā Nokia vai Novo Nordisk tagad, vai, teiksim, Hansa Banka Igauņiem, vai Maxima, tur, teiksim, Leišiem, piemēram, vai Mikrotiks latviešiem. Vai Mikrotiks latviešiem, bet tur ir miljoniem piemēru. Ne miljoniem, bet daudz piemēru. Ja tev ir šis te nacionālais čempions, viņš iziet lielajā tirgū. Tas nozīmē, ka latvieši var būt starptautiski menedžeri, viņi iegūst starptautisku pieredzi un saņem starptautiskas līmeņa algas. Un iemācās strādāt starptautiski. Jā, un iemācās strādāt starptautiski, viņi iegūst miedarbību ar citiem cilvēkiem, ar konsultantiem, ar klientiem un vispār. Saprotu, ka tas nemaz nav tik sarežģīti. Jā, viņi izvieto pasūtījumus, viņiem apkārt veidojas pudurs, klāsters ar vietējiem uzņēmumiem, kuri to neizdarīs. Tēvu, kas saka, mamma un papa shop, teiksim, vai kaut kā savādāk. Kā piemēram ir ar itāļiem, Armani un nezinu, Belģis Gabans vispārējais. Tur ir atsevišķi tās, viņi aizbrauc uz Ameriku, un tad pēc tam Armani sāk izvietot, viņš neņēma tos cilvēkus darbā. Viņš izsitās tur un izvietoja pasūtījumus apkārt Milānai, teiksim. Vietējiem uzņēmumiem, kur neaizies, kur nerunā mēlēs, kur nevar uztaisīt to mārketingu. Līdz ar to tas ir tas attīstības drivers. No vienas puses aicināt viņus šurp, uzbūvēt viņiem telpas, lai viņi šeit un noskatīties no viņiem, nospēt pēc tam darbiniekus, tur viss notiek bagātināšanās, apmaiņa. Piemēram, kāpēc uzskatīja, ka Silicija ielē attīstās? Tāpēc, ka tur ir ierobežojumi non-compete. Līdz ar to tu aizēji no vienas vietas, tu vari iet strādāt nākamajā dienā, nākamā. Idejas ātrāk izplatās, know-how tiek nodots, notiek pārnes un vispārējais. Latvijā, piemēram, Latvijas viens no šiem čempioniem, Zviedri nočakarēja mums tehnoloģiju kompānijas, tas nav izdevies.
enerģijas kompānijās mēs esam politiski to čakarējuši. Neesam ļaujuši Latvijas Energo, teiksim, un tā tālāk. Un mums ir Air Baltics, kuram bija tāds potenciāls Gauss vadībā. Tagad ir skaidrs, ka tā kompānija iet uz galu. Tāpēc, kad kaut kāds tur entā līmeņa kur SAS ir novests līdz maksātnespējai kadrs, viņam nav ekspansijas vīzijas un nevar būt. Bet tāda bija Gaussam, un viņu varēja realizēt. Viņi nerealizējās dēļ politiķu nespējas nomenedžēt to pasākumu. Un saku, ļoti liels risks kalkulēja, ka mēs lidosim visu cauri Viļņu. Progresīviem bija, viņi pastījās, ka popularitāte augs, ja viņu atlaidīs un politiskās ambīcijas. Tā ir tā bezatbildība. Un pie tam Šinka it kā ir teorētiski uzņēmējs. Jā, viņš ir vairāk sakarīgs notiek nekā nē. Labi, laižam tālāk. Kaut ko vēl tas IKP tā teikt jāparažo šodien.